Tajā pašā laikā, kad pa ielām braukāja rafiņi, Latviju pasaulē pazina ar vārdu ogres trikotāža. Šis zīmols nekur nav pazudis no Latvijas, tas tepat vien ir. Visu laiku piedāvā jaunas un jaunas kolekcijas, šogad īpašās vasaras noskaņās. Atbilstoši laikapstākļiem aiz loga, siltās un vasarīgās noskaņās savu jaunāko veikumu izrādīja ogres trikotāžas meistari. Ja ogres vārds visbiežāk tiek saistīts ar siltiem apģērbiem, jakām un džemperiem, tad modes mākslinieces Irinas Košakovas jaunākā kolekcija pierādīja, ka ogres darinājumi ir piemērots apģērbs vasarai un pludmalei. Ogre asociējas ar klasiku, vīriešu džemperīšiem. Man gribējās radīt pavisam citu, svaigāku tēlu, un man liekas, ka sanāca. Meitenes, pludmale, maigums un romantika. Un ļoti kvalitatīvs materiāls. Kolekcijas autora esot iedvesmojusies no stāstiem par jūras nārām. Tā arī tapušas vasarai un pludmalei tik piemērotās kleitas, krāsās, kas īpaši izceļ iedegušu ādu. Mākslinieces personiskās atmiņas par labāko atpūtu iemūžinātas arī kolekcijas tērpu nosaukumos. Tas, kas izlems šos tērpu iegādāties vai laikot, varēs izdomāt, vai viņš vēlas atcerēties savas sajūtas, ko viņš ir piedzīvojis Ricā, vai Kannās, vai Miami, vai Rio, visplašākās iespējas. Ja kādam vēl ar vienu šķiet, ka kādreiz tik slavenā ogres trikotāža ir nezkur nozudusi, tad jāatgādina, ka jau labu laiciņu ogre sadarbojas ar Latvijas modes māksliniekiem, radot īpašas autoru veidotas kolekcijas. Irinai Košakovai šī ir jau otrā reize. Trikotāža ir ļoti pateicīgs materiāls valkāšanai. Tas ir ērts un komfortabls. Man pašai ļoti patīk trikotāža. Grūtības, kas rodas šūšanas procesā, var pārvarēt. Kvalitatīvie materiāli, protams, ir ogres vizītkarte. Tieši tādēļ Latvijā ražotā produkcija nonāk lielo modesnāmu Ungāro, Pierre Cardin un citu plauktos. Ogres mērķis ir radīt apģērbu visiem cilvēkiem, tāpēc neierasti, bet modes skatē piedalījās ne tikai modelis, kuras valkā es izmēru. Mums ir īpaša kolekcija plus size. Šajā kolekcijā ir modeļi, kur izmēru skala ir līdz 4 XXL, jo ir ļoti daudz cilvēku, gan pašmāju cilvēku, gan arī, kad iebrauc ārzem turisti, jo kompānijai ir veikali Vecrīgā, kas meklē tieši lielus izmērus. Jau otro gadu ogre īpaši domā arī par bērniem, kuriem tapus atsevišķa kolekcija. Tieši bērnu apģērbu radīšana ir patīkamākais darbs Irinai Košakovai, kura ilgu laiku trenējusies savu meitu ģērbjot tikai pašas radītos tērpos. Mēs savukārt aicinām ļauties vasaras sajūtām, kuras iespējams radīt arī ar Latvijā ražotu apģērbu palīdzību.